Ļoti grūti uzstāties pēdējiem, it īpaši, kad izskanēja tas ļoti foršas un līdzīgas idejas. Tomēr mēs vēlamies uzrunāt jūs ar mūsu priekšlikumiem, kuri neprasa lielus ieguldījumus un arī pārsvarā izmanto jau esošo infrastruktūru. Un tad, mēs pat apzinājuši finansējumu avotus, un gandrīz tas viss ir reāli iztenojams. Un tad, mūsu komanda mēģināja uzklausīt vietu iedzīvotāju sāpes un arī šodienas vadošo ekspertu ieteikumus, kas viss bija prezentācijas. Un mums sanāca tāds ilgspējīgs un multifunkcionālis dzīvojamas kvartāls Agenskauna Priedes. Šeit, principā, dabiski izveidojas izteiktas zonas. Mēs domājuši par visam iedzīvotāju grupām, tad sākam ar pavisam mazuļiem. Ja jūs redzētu, pagaidiet, kur ir tas bērnu laukumiņš. Jā, tur tepat, kur tagad eksistē tas bērnu laukumiņš, tā ir zona bērniem. Tad ir arī aktīvas atpūtas zona, kas atrodas skateparka vieta, un arī ir satikšanas vieta visiem, ko var izmantot gan kā pikniku, gan vienkārši pārunām, gan varbūt izdomāt kaut kādu eksperimentālu skatuvi visādiem ārā pasākumiem. Tālāk, mēs arī padomājam arī par vēsturisko elementu, un kādreiz pie gala punktā bija ļoti forša kafejnīca, jā. Šo vietu mēs paredzam uzņēmējdarbībai. Tas varētu būt gan kafejnīca, gan kaut kas vēl komercplatības. Ļoti laba piebraukšana, nevis caur visu kvartālu, jā. Tad vēl tāda nianse, ka vietējie iedzīvotāji ļoti aktīvi izmanto vēļas žavēšanas vietu, to mēs arī gribam izmantot un viņiem paredzēt. Mēs arī padomājuši par senioriem, arī ir aktīvi pensionāri, kas izmanto kopēju patību kā mazdārziņus. Te mēs arī plānojam viņiem palīdzēt, attīstīt šo ideju. Tātad, protams, lielākā sāpe ir automašīnas, un te ir tā mūsu varbūt trakākā ideja, Medcity ietvaros, tad noteikti šo visu teritoriju kā bezmašīnu zonu, tā kā atļaut tikai kaut kāds izlaicīgai iebraukšani, un arī šo tranzīta ceļu atdot tikai operatīviem transportam, piemēram, atkritumu valkuma apsaimniekošanai, un tikai viena puse. 3 minūtes. Tā. Un atbildiet, kur jūs liksiet par suņiem arī mēs esam padojuši suņu pastaigu laukumiņš, un kā eksperimentālais varbūt tā kā vairāk pašvaldībai, vai tomēr, tā kā visi iedzīvotāji nepaliktu dusmīgie, padomāt par autostāvvietām, kur mēs tur arī iezīmējuši potenciāli autostāvvietas vietu un izmantot kaut kādas kabatas, protams, tas ir ar mobilitātes ekspertiem, vajag izrunāt pa visu perimetru, kvartāla perimetru. 2 minūtes. Lietus ūdeņi visā teritorijā. Ilgtspējīga lietus ūdeņa apsaimniekošana. Jā. Labi. Tā, mēs piedāvājam izveidot zaļo, kas tā arī ir iezīmēta kartē, struktūra, kas savieno 3 dažādas jau esošas zaļās zonas. Viņas arī ir šobrīd ar dažādām savām funkcijām, kuras mēs arī vēlamies uzsvērt, un viņas arī izriet no esošajām ēkām, kas ir vienā galā. Tā ir vidusskola, kur priekšā tā būtu aktīvāka ārtelpa, tad ir universitāte centrā, pie kuras tā varētu būt ārtelpa, kas ir vairāk uz kultūru orientēta un saistīta ar studentiem. Un tad mēs arī, protams, kā kolēģi vēlamies savienot abas šīs ielas puses, un otrā pusē starp dzīvojamo masīvu Pusotra minūte. Un bērnu dārzu tā būtu mierīgāka un ģimenei piemērotāka atpūtas vieta. Un Dzirciem ielu mēs gribētu izmantot kā tādu savienojošu, nevis nodalošu elementu, kas
kas dot iespēju pulcēties kopā dažādiem cilvēkiem. Un mēs gribētu nodalīt šo posmu no satiksmes atsevišķās dienās, nedēļas nogalēs, un tad to varētu izmantot dažādi kaimiņi, satikties, iepazīties, apsēsties pie garā galda vai rīkot skrituļošanas sacensības un tā tālāk. Tā ir tā tirdziņiem, kas jau arī ir iedibināta funkcija tur lapas apakšā. Un tad to visu darbinātu iedzīvotāji kopā ar apkaimi iedzīvotāju centru ar tendenci, kad tad, kad iedzīvotāji labāk sapazīstās ar saviem kaimiņiem, tad viņi arī var to pārņemt. Un par pēdējo jautājumu? Pusminūte. Jā, pusminūte par pēdējo jautājumu. Mēs ierosinām izmantot mūsu fantastiskos apkaimi centra koordinātors, kuri varbūt labāk zina apkaimi aktīvistus, un kādam no viņiem personīgi arī piedāvāt to burkānu vai no nodokļu atlaides, vai kaut ko varbūt arī samaksāt, lai viņi ir tie, kas klauvē pie durvīm nejūtās kā pamesti. Paldies. Labi, aplausi. Ļoti labi, ļoti labi, ļoti labi, ļoti labi.